abas komandas ir parādījušas labāku sniegumu izbraukumā nekā mājās. Ja mēs vienkārši skatāmies tā uz rezultātus uzvarēto spēli, šoreiz atkal Vektora mājasledus. Redzēsim, kāds būs trešajā spēlē rezultāts. Spēle ir uz abām pusēm. Iepriekš mīntika moments, viens no bīstamākajiem momentiem, kāds ir bijis. Un vienlīdzīga spēle uz abām pusēm, vieni otri. Šeit jau Brensāns lauzās, un te ir vārti! Nu, šeit es skatos 11. numurs vēl būt, ja es pareizi saskatīju, Arturs Logunovs. Tieši tā. Viņi nevar nepamanīt, tur ir augumā garšs spēlētājs. Tur met uzreiz pa vārtiem. Bloķēts, jā, Kalniņa mētiens, neizgāja ripa, nenāca ripa līdz Kazānovam. Te tu dziļāk Orlovs iemet ripu, tu jau Žukovskim iesaistās. Neizdodas izrēt ripu ārā no vārtu savas zonas. Vārti! Nu, mājas vārtu priekšā pielaboja. Pielaboja vārtu priekšā. Deviņdesmitais numurs. Ķirsis. Nē, tu pateici dziļāk Orlovs iemet ripu, tu jau Žukovskim iesaistās. Neizdodas izrēt ripu ārā no vārtu. Dominiks Daniels Ķirsis pielaboja pēc Gustoviņa mētiena. Nu, mājas vārtu priekšā Līdz ar to atkal vairākums nerealizēts, pēc vairākuma gūt vārti. Nu, šeit varbūt nospēlēja pa slikti tas, kad Žukovskis bija atstājis vārts, mēģina izmest ārā. Neizmeta. Aizsargs priekšā met uzreiz ātri pa vārtiem. Kamēr Žukovskis nebija īsti ieņēmis to pozīciju vārtos labāk, nu, uzreiz vēl priekšā pielabot ripa, nu, tas ir vārtsargam ļoti grūti. Saglabāja ripu, izspēlēja uz vārtu priekš, tur gan nebija neviens no komandas biedriem. Komandas biedri neticēja, ka viņš dabūs ripu, izskatījās nedaudz. Un te ir ļoti laba atspēle. Un tur, man liekas, ka piebloķēja, pat neļauj uzmest līdz vārtiem. Nē, jā, neizdevās līdz galam tas mētiens, jā, jo nulli bija ceļā. Un šeit vārti, nu ļoti laba saspēle te bija no Vektora puses. Ozoliņš gūst vārds no Logunova piespēles. Jā, uzmest līdz vārtiem. Nē, jā, neizdevās līdz galam tas mētiens, jā, jo nulli bija ceļā. Un Brensāns vēl vienu piespēli arī ir gūs. Vārti! Visi trīs vārti no šiem virknējumā ir. Nē, Ķirsim bija citā virknējumā. 2 no 3 vārtiem šim virknējumā Brensānu priekšgalā. No Valmieras puses, un tur 4 bija piespiedušies pie Kazāna vārtiem Vektors. Vajadzēja izmantot to, un vienkārši neaizgāja ripu nevienam partnerim, visi statiski stāvēja. Tur jau no mīnus lēņķa mēģinājis Žagriņš metot pa vārtsargu iemest vārtus. Un te jau pretuzbrukumā Ozoliņš. Vārti! Mazākumā. Komentāros es tev teicu, vajag precizēt, kur iet uz hat-triku Arturs Ozoliņš. No Vektora puses. Iet uz hat-triku, jā. Otrie vārti viņam. Žagriņš metot pa vārtsargu iemest vārtus. Te jau pretuzbrukumā. Turpina palielināt vārtu pārsvaru. Vārti! Mazākumu. Nebūtu vairs tā, ka mainnieks zaudē. Nu, diezgan. Bet, nu, Vektors ļoti labi. Vektor arī noturēts, palīdzēt vārtsargam savu spēli noturēt. Bet game for mums ir šo sestdienā? Jā. Valmierā, ja nekļūdos 19:30. Jā, tieši tā. Nu, sanāks tieši arī būt patam klātienē. Pirmā Valmieras spēle, kur komentēju. Tā kā pēdējās 3 sekundes. Nu, un tās arī ir viss. Mājnieki, Vektors, pārliecinoši, teiksim tā. 4-0 jau ir pārliecinoši uzvaru. 4-0 ir ļoti pārliecinoši uzvara. Valmierai jāsņemās uz sestdienu. Pāris dienas priekšā treniņiem. Bet Algrins turpinās pamatlaikā. Visās spēlēs 4 gūtu vārtu. Tikai sadalījums savādāks. Tas buliņš neskaita, tas ir pēc jau.